Ar metro mēs dodamies uz La Līgas kluba Madrides Atletico mājas stadionu. Pie paša stadiona ir metro pietura, kur saucās Estadio Metropolitano. Uz šo stadionu var nokļūt izmantojot 2. un 7. metro līniju. Futbola klubs Madrides Atletico līdz 2017. gadam savas mājas spēles aizvadīja stadionā Vicente Calderón, bet kopš 2017. gada tās tiek aizvadītas stadionā Civitas Metropolitano. Pirms gaidāmās futbola spēles nolēmām doties stadionu futbola tūrē. Tūres cena pieaugušiem 24 eiro, bērniem 18 eiro. Aizpildīt jautājumus, un beigās, ja pareizi visi būs atbildēt, tad būs balviņa. Un cik mums jautājumi ir? Vienā pusē 5, 10 jautājumi kopumā. Bērni cītīgi skaita spēlētāji vārdos saturošos un burtiņus, bet tāds pirmais uzdevums. Liek spēlētāji autoparks Atletico. Dodamies apskatīt Atletico Madrid leģendārāko spēlētāju krekliņus. VIP personu un prezidenta telpa, kur izved ārā uz prezidenta ložu. Tagad mēs dosimies ārā uz prezidenta ložu. Šis lielais stadions, tagad viņš ir tukšs. 7 stundas līdz spēlē, bet viņš ir iespaidīgs. 70,000 vietas. Un šā ir VIP loža. Te prezidents sēdēs Atletico. Dominiks Anī pilda cītīgi lapas. Anī tikko aizpildīja kluba dibināšanas gadu, ja atrada. Kluba dibināšanas gads tieši tur pretī rakstīts. Pievokš to. Šis. Šī ir Madrides Atletico kluba galvenā trenera Diego Pablo Simona skulptūra. Viņš klubu trenē jau no 2011. gada. Fernando Torres. Arī kluba leģenda. Grīzmans 17. gads. Tūre 3D brillēm. Uzliekat visi. Nu, Anī. Man tikai viņš stāsta. Hyundai ir ģenerālsponsors Atletico Madrid. Un šī ir izeja uz stadionu no spēlētāju ģērbtuvēm. Kluba emblēmā ir ietverts lācis un zemeņu koks. Tie ir arī Madrides ģerbonī ietvertie simboli.
Viss mākslīgā zāle. Un liek, tur dabīgā zāle. 4 stundas pirms spēles, kur tiek viss apstrādāts, pļauts. Pilnīgi smuki, tās līnijas viss var redzēt. Tiesnešiem vieglāk strādāt, redz, kad zona. Šitā siena, visi ir spēlētāju numuriem. Un dekur, šis ir pēdējā spēlētāja numurs. Un dekur, ja tu paskatīsies ciešāk, dekur katram spēlētājiem te ir savs numurs, kur visi spēlētāji, kas te spēlējuši, dekur ir saviem numuriem. Dekur tā visa siena ir spēlētāju numuriem. Tāpat arī šitā siena otrā pusē ir spēlētāju numuriem. Pienāks tuvāk parādīt. Entre todos campeón y se deja el balón a un equipo de verdad que esta tarde de ambiente llegará. Yo me voy a Manzanares, al estadio Vicente Calderón y al Club de Navidades, los que gustan del fútbol de emoción. Porque luchan como hermanos, defendiendo sus colores. Līnija norobežo laukumu no treneru zonas, un rekur treneris tagad rekur kaut ko stāstīja 8 spēlētājiem, bļauj emocijas, bet viņš nedrīkst pārkāpt pārtēju līnijai un nedrīkst iet uz laukumu, sadāk viņš var dabūt zeltano vai sarkano kartīti un noraidījumu no spēles. Un tad rekur viss personāls sēž rezervisti, pārējie treneri. Vizītē uz spēlētāju ģērbtuvi. Esam ieradušies Madrides Atletico ģērbtuvē, kur redzam skaisti izkārtas mājas spēļu formas. Madrides Atletico galvenais treneris Dominiks pastāstīja šodien par gaidāmo spēli. Kāds jūs spēles zīmējums? Kā jūs domājat šodien uzbrukt, aizsargāties? Oblaks būs vārtos, un kas uzbrukumā jums spēlēs? Grizmans, jā? Cik jūs paredzat golus, cik viņš varētu iesist šodien? 3 golus hat-triki, ja? Nu, super, lai jums veicās. Kā gāja spēle, bija laba? Kādi bija tur plusi, mīnusi? Plusi, ja kādi? Cik vārtus jūs guvāt? 3. 3 vārtus, ar galvu guvāt visus vārtus, ja?
tiešā nozīmē un pārnestā nozīmē visi vārti gūta galva. Pareizi? Jā, nu veiksmi jums nākamajās spēlēs un turnīra tabulā cerams, ka pakāpsieties uz augšu, jā? Veiksmīgi. Šis ir muzejs. Gadā šāds stadions izskatījās. Šāds logo bija Madrid Atletico klubam. Jā. Jā. Bērni cītīgi pilda uzdevumus lapās. Kas tas pa uzdevumu? Kas tur ir? Red and white, ja? Malacis Dominika angļu valoda arī pamācīsies pie reizes, apmeklējot šo muzeju, vai ne? Madrid 2 izcīnītie kausi. Un Dominiks. Muzejā arī skatāms Civitas Metropolitano stadiona makets. Šeit ir forši pastīties tāds 3D bildītes, kā veidojas stadions un vispārējais par klubu. Dominiks skatās. Interesanti, ka sākumā salmu cepurās, kad cilvēki spēlēja futbolu. Varu sistēma, ja? Vars tas ir, nav? Nē, nav tas vars. Con Luis nos volvimos a encontrar en la selección unos años después. Íbamos a jugar en la final de la Eurocopa. Me cogió solo en un pasillo y me dijo: hoy va a meter usted los goles y vamos a ser campeones de Europa. Tiene que ser usted. Todo lo que hemos pasado es porque teníamos que llegar a un momento como este. He conseguido los títulos que estaba buscando, pero por mi parte siempre me falta el valor. Quiero ganarlos aquí y quiero ganarlos representando esos valores, ganarlos de esa manera. A mi padre, por dejarme siempre elegir, equivocarme y así aprender. A mi madre, que hizo mucho sacrificio y mucho esfuerzo, como tantas madres, por que sus hijos cumplan sus sueños. Para todos los niños que tengan sueños, nada es imposible. Si eres atlético menos, ¡pues Atleti! Nu, tur var piezvanīt spēlētājiem, ja, Dominika? Un piezvanīt kādam spēlētājiem. O, parunājies. Te quiero Atleti, lo, 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 lo. Te quiero Atleti, lo, 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 lo. Šeit skatām klubu Atletico Madrid formistētu, kā arī apavu un bumbas, ar kādiem tika spēlēts. Kluba pirmais formistēts bija zili baltā krāsā. Arī kluba emblēma krāsa atšķirās no nākamajām tās versijām.
Turpmākās kluba formas tika veidotas balti sarkanās krāsās. Šeit mēs redzam, ka sāk parādīties jau ģenerāla sponsora logo uz kluba formas stērpiem. Madrides Atletico klubs dibināts 1903. gadā, un šie bija pirmie buči. Var redzēt, ka korķi arī kaut kādi ir, lai neslīd pa zāli. Un ar tiem viņi spēlēja un neko visu informāciju no tā laika. Mūzejā ir arī dažādas sportiski interaktīvas spēles, kurās var sacensties ar Atletico Madrid spēlētājiem. Lēkšanas uz augšu vingrinājumā Dominiks sacensties ar Madrides Atletico spēlētāju Jose Jimenesu, kurš ir 1,85 cm garš. Dominiks spēja uzliekt 37 cm augstumā, bet Jose Jimenes spēja uzliekt 71 cm augstu. Reakcijas un veiklības vingrinājumā Dominiks sacensties ar Atletico Madrid vārdsargu Janu Oblaku. Šī ir Atletico Madrid trofeja halla. Dodamies aplūkot trofejas. Dominika, kā tev liekas, cik tāds kauss sver? Tu varētu viņu pacelt, ja tu vinētu? Nē? Baigi jāuzkačājas, lai tādu kausu var pacelt, vai ne? Mācies kāds smuki kauss. Kuģis. Jā, būs. Nu, Dominika, uzstatēja savu Atletico logo, jā? Šodien var iegādāties Atletico merčiņu pirms spēles, tepat stadionā. Diezgan liels, ka visādi lācīši, šalles ar spēlētājiem, pieponiņi, bumbas, pulksteņi, vēl šalles, ļoti daudz, ļoti liela teritorija. Teikšu tā, ka merču veikals Atletico Madrid lielāks par Sportlandu visu kopā. Un te ir tikai Atletico Madrid drēbes un atribūtika. Atletico Madrid bumba pirmā, kā tika spēlēts, kad klubs bija atvērts 1903. gadā.
Un rekur pirmais starp citu rekur logo. Parād tos logo. Rekur tie logo, kādi bijuši Atletico Madrid. Dodamies uz La Līgas 37. kārtas spēles starp futbola klubiem Madrides Atletico un Osasuna. Stadionā par patrulē ar zirgiem. Kārtības uzraugi. Smuks bizītes zirgiem sapīts. Ahí lo tenemos nuestro entrenador Diego Pablo Simeone, nuestro capitán Coque, para hacer entrega. Sakām paldies futbola virslīgai, kā arī La Līgai, kā arī La Līgas klubam Madrides Atletico par iespēju apskatīt augstākās raudas futbolu.